Sākās jau, jā? Klausies, pastāstīja, dotajā brīdī, Ruben, jūs pārbrauc pāri jums tā, riktīgi aizsardzībā kaut kā nenostrādājāt. Un kas tagad bija tāds, kas bija pa vainu? Gan jau, ka tā Olbraks spēle, mēs viņam neizmirsām, mēs joprojām spēlējām ar karstām galvām, nebijām gatavi. Nebijām gatavi spēlēt. Viss gadījumā čaļi mazliet ģērbjās. Es iegājos iekšā, lai mazliet tādas karstām pēdām. Bet neko, mēs būsim gatavi parastajai sezonai. Būsim gatavi šodien arī uzvarēt. Pagaid, viss jau beidzās, jo braucam mājās. Ne šodien, bet šogad. Šogad, jā. Pagaid, Rubeni vai Ulbraku? Mēs šogad visus uzvarēsim. Šī bija vienkārši, mēs tā parādījām, ka mēs neesam gatavi, bet mēs vispār esam gatavi. Jā, mēs iemidzinājām. Un zaudējāt, jā, 3-7, jā? Jā. Mēs parādījām, ka mēs neesam gatavi, bet, Bet es saprotu, šis bija Latvijas kauss, un, ja es nemaldos, ir vispār pirmo reizi izveidots, jā? Mums... Labi, tā gluži gadu nevajag. Labi, bet, nē. Man nav ko teikt, mēs šodien spēlējam ļoti slikti un nebijām gatavi vispār spēlēt. Labi, es cerams, ka saņemsies. Galvenais, lai piestrādāt pie... No zaudējumiem, nevis no uzvarām. Jā. Arī labi, jā. Bet kā vispār saspēlē uzbrukumā? Kaut kāda saspēle jau bija, kaut kādas precīzas piespēles, bet nekāda ir... Kas tiesnešiem bija vajadz? Jā, kad zaudētāji jau vienmēr var... Tiesneši jau vienmēr visi vaino, bet šoreiz arī mēs bijām vainīgi, nebija nekāda realizācija, momenti netika realizēti. Pozitīvi. Mēs iemetām 3 gols, mēs neielaidām 9 un kaut kādas jau pozitīvas lietas ir. Ok, cerams, šitā spēle būs tāda, aizmirsīsiet un spēlēsiet tālāk. Es jau aizmirsu, jā. Ņemsim no šīs spēles, ko varam. Jā. Bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Vienkārši jāturpina strādāt, jāturpina trenēties un gan jau viss izdosies. Ok. Labi, čaļi. Paldies. Paldies.